Tātad sveicināti šodien Latvijas Games studijā kopā ar jums es, Morfijs, un kā saglabāt savu spēli tādā spēlējamā formātā, nu, lai viņu varētu spēlēt citi cilvēki. Un rekurtējis esmu atradis kaut kādu, nu, es nezinu, kur ir kaut kādu, es nezinu, kādu vēl pēc šito te mēslu taisīju, bet, nu, tā ideja ir tāda, ka tu atver vaļā un tu pat taisno iekšā YouTube'ā. Kaut kā tā, es tiešām nezinu, kā tā taisīt, droši vien vienkārši, lai patrēnētos atverit lapas vaļā, jo tāda funkcija arī ir GameMakerā. Tātad pirmā lieta, par ko mums būtu jāpārliecinās, ir tas, vai mums ikona ir tāda, kādu mēs gribam. Es pašlaik esmu nomainījis standartā. Standartā ir savādāk tā ikona, un iespējams tas būs tā, ka jūs atvērsiet, saglabāsiet, un pēc tam paskatīsieties, viens ikoni jāsaglabā vēlreiz. Tā kā par to pārliecināties, un to var atrast pie Global Game settingiem. Pēc tam, otrā lieta, jums jāpārliecinās, ka jūsu spēle ir saglabāta. Un, jo, ja viņa nebūs saglabāta, tad reizēm ir tā, ka man, piemēram, vienreiz bija tā, es biju uztaisījis spēli, es viņu biju gandrīz pabeidzis, es viņu saglabāju. Pēc tam es viņu spēlējot, atradu vienu kļūdu, es mēģināju atrast šito GameMaker failu, un viņš vairs nebija, jo es vienkārši pirms tās pašas X failu izveidošanas nebiju saglabājis, un man bija tikai kaut kādas vecākas versijas, kur nebija vairs tas, ko es biju pielicis klāt. Un, kad mēs esam pārliecinājušies, ka tas viss ir izdarīts, tad mēs varam spiest šo te 4. ikoniņu no kreisās puses. Tāds mazs balti zils lodziņš ar zaļu bultiņu uz lejas, un apakšā goda cipariņi. Mēs uzspiežam, atveram to vietu, kur mēs gribam, lai viņa būtu. Uzraksts šeit rakstam, kur ir file name, rakstam kaut kādu nosaukumu, piemēram, ko mēs gribam gala produktam, un mēs spiežam save. Un tagad viņš mums saglabājās. Man dators lēns bļāviens. Stulbais Windows. Starp citu, izmantošu momentu pastāstīšu. Zinājāt, ka 9. Windows nebūs, būs uzreiz 10. Es gan nesaprotu, kādu vēl nu pēc, viņiem tur gadījās kaut kāda kļūda, to taču vienmēr izlabot programmētāju, jo īpaši, bet nē, uzreiz vienu nesnāc, taisam nākamo. Un vispār tā diezgan simpātiski izskatījās tas 10. Windows. Protams, atkal šitas te logu dizains, tās krāsas, košās visas, bet tā, nu, vismaz start menu ikonu atgriezt ir. Vismaz kaut kā normāli. Tas viss pasākums. Un jā, un viņi pārtrauks nākamgad 15. gadā atbalstīt šito te 7. Windows, tur ar visādiem uzlabojumiem, papildinājumiem, un vēlns viņi zina, ar ko vēl. Tā kā vajag kusties vecais sūds. Mēslis. Tāpēc, ja jūs varat nebeigties 8. Windows, ņemiet 7. var pagaidām paspēt. Un arī pārsvarā jau oficiālās vietās vairs nepārdod ar 7. Tagad visur 8. O tā. Beidzot. Kusties. Jā. Par ko vēl varētu pastāstīt, kamēr šis viss mēsls saglabājās? Jā, iespējams daži ir redzējuši, ka es pagājuši 13. gada beigās solīju, ka iespējams šogad būs šitā Android aplikācija Latvijas Games 1. Nu tad par to es pastāstīšu kaut kad būs blogs, bet jā, labi. Un tagad, kad tas ir izdarīts, forši, mēs ejam uz to vietu, kur mums ir saglabāts, un atrodam viņu, un vēram vaļā. Un, nu jūs redzat, jā. Spriežam open. Labi. Un, ja ir internets, tad viņš te mums atver vaļā YouTube. Kaut kā tā. Un, ja jūs gribat vēl kaut kādas mazliet detalizētākas GameMaker pamācības, tad rakstiet. Es pacentīšos izveidot, redzēt. Atvērās YouTube. Skatīties arī, tas ar citu video var tikai pārēj lēniet. Labi, uz redzēšanos tiksimies kaut kad nākamajās reizēs.